Lielākā daļa mēs rīdznieki esam pieraduši, ka mūsu iekšpagalmi ir tieši tādi kā šeit. Tāpēc mēs izvēlamies automašīnas, kuras ir nedaudz augstākas kā parastās, reizēm uzvelkam arī spēcīgāku sāpāvus, bet katrā ziņā tā ir visu rīdzinieku sāpe. Tomēr šeit pat blakus, pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, ir radīts tāds iekšpagalms, par kuru daudzi var tikai sapņot. Sveiks! Čau! Sen neredzēts! Apusēji, un es skatos, ka ir pagalmi, kur ir vienkārši briesmīgā stāvoklī, un ir arī šādi. Citi nevar, un šeit var savukārt. Tu esi precīzi visu pateicis. Es domāju, ka iesim un apstīsimies, ar ko tad šis pagalms ir atšķirīgs un kas viņā tāds foršs, ko varbūt varētu pamācīties arī citi. Nu, es gribētu teikt, tās apmales ir tās, kas visvairāk piesaista uzmanību. Jā, bet tu zini, tās nav tikai apmales. Tas ir ūdens novadīšanas risinājums, jo, kā mēs redzam, šeit ir šādas atveres, un pa viņām ūdens no virsējā saguma nokļūst iekšpusē. Un tad tiek aizvadīts caur šo te visu risinājumu līdz pat izvadam. Tā kā grāvis sanāk apakšā. Es teiktu, jā, tā kā tāds neredzams grāvis. Šis ir viens no nedaudzajiem elementiem, kas ir atverams, jo principā visa sistēma ir veidota ir monolīts risinājums, attiecīgi viņam nav nekādas kustīgās detaļas. Vienīgais ir revīzijas elements, caur kur mēs varam ielūkoties iekšā un apstīties, kādā stāvoklī mums ir šis te ūdens novadīšanas risinājums. Vai viņš ir tīrs, vai tur ir kaut kādas lapas, netīrums sakrājušies. Un tur pašā galā ir izvads, attiecīgi, caur kuru šis te viss ūdens un netīrumi aizplūst projām. Tad šīs te divas vietas, kur mēs varam kaut ko pacelt. Atveres, un šeit ir nobrauktuve. Nobrauktuve ir lēzena. Tā ir tikai tas kanāls. Jā, no virspuses tu neredzi šeit atveres, bet apakšā zem zemes kanāls turpinās. Attiecīgi šeit apakšā ūdens joprojām tek, aiztek projām attiecīgi uz labo pusi uz izvadu un veidojās tāds nepārtraukts risinājums. Es domāju, ka, ja kāds skatās, viņš domā, ar ko būtu jāsāk, lai arī mūsu pagalmā būtu kas līdzīgs. Sākumā ir mājas kopsapulce, droši vien, ka mājas vecākais, kas tam visam palīdz. Tālāk projektēšana, kā ar to? Protams, jebkurām izmaiņām ir nepieciešama projektēšana. Jāatrod ir arhitekts, projektētājs. Ja ir nepieciešama kaut kāda palīdzība no ražotāja puses, tad mēs, protams, esam gatavi iesaistīties, jo sistēmas izveide, kaut kāds hidrauliskais aprēķins, kas tiek veikts, lai saprastu, cik šie kanāli ir nepieciešami dziļi, jo viņi arī ir dažāda augstuma. Cik kaut kādi izvadi nepieciešami, tad principā šo te visu mēs kopīgi ar projektētāju spējam izdarīt, un tāpēc tam jābūt tādai sinerģijai, kur ir mājas iedzīvotāji, kas grib, projektētājs, kas to var uzzīmēt, un kaut kāds tehniskais atbalsts no mums, no ražotājiem. Jā, tas ir, ja mēs runājam par ūdens novadīšanas sistēmu, jā. Kas būtu galvenais jāņem vērā, plānojot iekšpagalmus? Šis projekts īpaši svarīgs ar to, ka ir rādīta ļoti draudzīga vide. Otrkārt, tie visi elementi, viņi nekrīt acis. Viņi atrodas necaurstaigājama zona. Un kas vēl, šeit netiek veidota atsevišķa kanalizācijas sistēma. Piemēram, pie šīs mājas lietu sistēma vispār netika izveidota kā tāda. Un, lai novadītu kaut kur citur, bija jāšķirso privātas zemes. Šī gadījumā mēs ļoti veiksmīgi atrisinājām šo momentu. Viena gulija atrādās teritorijā, kas piekrīt šai mājai. Un tad mēs vienkārši no kerbdrenas sistēmas smuki novadījām uz to guliju. Man pašam patīk, ka nav lūkas. Nav lūkas, kurās parasti vienmēr sitam riteņus. Arī draudzīga pašiem braucējiem. Tieši tā, jā. Un īpaši, ja jūs veidojat stāvlaukumu, tad es uzskatu, ka tā vispār ir ideāla sistēma, jo ūdens uzreiz tiek novadīts. Pat arī daži milimetri ūdens, jā, pie maza lietutiņa, viņi tiek novadīti sistēmā. Un, ja ir iespēja izmantot dabīgo reliefu, tad vispār ideāli. Es saprotu, jums ir izdevies kaut kas tāds, kas ļoti daudziem cilvēkiem neizdodas. Un jums, kā mājas vecākai, kas bija pats galvenais, kas bija jāizdara pašā sākumā?
так как у нас очень маленький была проезжая часть, Tā kā mums sākotnēji bija ļoti maza braucamā daļa, mašīnas tika novietotas tieši pie kāpņu telpas, un gadījumos, kad bija jāatbrauc ātrijai palīdzībai vai ugunsdzēsējiem, viņiem bija grūti piebraukt. Un iedzīvotāji izteica vēlēšanos pieteikties šim projektam, un tad sākās darbs pie šī projekta. В исполнительную дирекцию Латгальского предместья, да? Затем пришел ответ о том, что если мы хотим, чтобы нас включили в проект, мы должны предоставить проект благоустройства. Kas bija pats grūtākais? Visgrūtākais bija iziet būvvaldi. Loģiski, daudz papīru, bet tāpēc arī jūs visi kopā to spējāt izdarīt. Kāds būtu jūsu ieteikums? Nebaidīties un iet uz priekšu. Projekta realizācija mums prasīja 2 gadus. Jā, šeit mēs tieši varam vērot, kā iet pa riņķa līniju. Jā, noteiktā radiusā. Jā, viņš noteiktā radiusā iet tā, lai atkārtot šo te nepieciešamo reliefu. Jā. Un arī riņķa līniju izlokās līdzi, tas ir ļoti smalki. Es skatos tur mašīnu, un tā ir tā mašīna, kas nodarbojas ar šīs brīnumainās apmales tīrīšanu. Viņi dotajā brīdī veids sistēmas tīrīšanu. Kā mēs redzējām iepriekš, ir šie atveramie elementi revīzijas, tad viņi ielaiž iekšpusē cauruli. Caurulē ir tāda uzlika, un tad viņi ar spiedienu šo te visu drazu, visu netīrumus, kas ir iekšā kanālā, viņi tā kā velkot to cauruli ar spiedienu, ar ūdeni, velk uz atpakaļ, attiecīgi tā kā ar rokām viņi, nezinu, izvelk visu netīrumus. Ja mēs runājam par plusiem, kādi būtu tādi paši galvenie plusi? Šis principā tāds ļoti foršs piemērs, jo, kad projekts sākās, te bija 2 ūdens novadīšanas vietas, vienā mājas pusē un otrā mājas pusē. Un ar šī risinājuma palīdzību viņas tika apvienotas. Teiksim, sistēma sākās pie vienas šīs te gūlijas un iet līdz pat otrai gūlijai, kas atrodas pretējā mājas pusē. Attiecīgi tiek panākts vienots risinājums, vienota ūdens novadīšanas sistēma. Mēs atskamies no kaut kādām papildus gūlijām. Mums nav uz ielas nekādas restes. Mums ir viens slīpums. Ņemot vērā, kā šis pagalms izskatās jau pēc 8 gadu uzbūvēšanas, viņš izskatās ļoti svaigi. Ja? Es teiktu, uz šī te piemēra mēs varam redzēt, ka risinājums ir funkcionējošs, viņš strādā, viņš ir ilgmūžīgs. Man savukārt radās doma, kāpēc tik maz mēs redzam tik perfektu risinājumu Rīgā, kas tiešām atrisina veselu lērumu ar problēmām. Biežāk ir jāpaciemojās Latgales ielas 269A pagalmā, un tad iespējams jums radīsies šī te vēlme un sajūta, ka jums nepieciešams kaut ko pamainīt savā pagalmā. Paldies par iedvesmu! Veiksmi!